Pēc šī video jūs uz virvi skatīsieties pavisam citādi. Sveiki, inženierijas detalizācija! Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kā virves spēj izturēt tik lielu svaru, vai kā tās spēj tik efektīvi pārnest spēkus no viena punkta uz otru? Padomājiet ar pēdējo reizi, kad redzējāt celtni paceļām milzīgu krabu, alpīnisti karājamies pie vertikālas sienas vai pat vienkārši uz zvejas tīklu, kas peld jūrā. Visos šajos scenārijos virve ir klusais galvenais varonis. Bet gal galā, kas padara šo šķietam vienkāršo elementu tik uzticamu? Un virves ir lineāri un elastīgi elementi, kas spēj pārnest spēkus stiepē, atšķirībā no stieņiem vai sijām, kas var darboties gan spiedē, gan liecē. Virve darbojas tikai tad, kad tā ir saspriegta, jo, ja tu to stumsi, tā saliecās. Šī īpašība ir tieši tas, kas padara to tik noderīgu. Tas ir tāpēc, ka tās elastība ļauj apiet šķēršļus, iziet cauri skriemeļiem un aptvert objektus, kamēr iekšējie pavadieni, kas ir izlīdzināti visā tās garumā, kopīgi uzņem vilkmes slodzi. Bet kad mēs sākām izmantot virves? Virvju vēsture ir cieši saistīta ar pašas cilvēces inženierijas vēsturi jau tūkstošiem gadu. Krietni pirms apstrādāta metāla parādīšanās jau tika pītas augu šķiedras, lai vilktu akmeņus, sasietu laivas un būvētu patversmes. Kurš atcerās filmas par Tarzanu? Karājoties, tās var uzskatīt par tām, kas visvairāk līdzinās virvēm. Kaņepju, sizalu un kokvilnas šķiedras gadsimtiem ilgi dominēja, pateicoties to pieejamībai un vieglai apstrādei. Ar rūpniecisko revolūciju un vēlāk ar sintētisko polimēru attīstību 20. gadsimtā parādījās tādi materiāli kā neilons, poliesters un polipropilēns, kas ievērojami uzlaboja stiepas izturību un īpašību kontroli. Vienlaikus metalurģija ļāva izgatavot tērauda troses, kas ir neaizvietojams tiltos, troša ceļos, celtņos un liftos. Mūsdienās papildus klasiskiem materiāliem ir pieejami augstas veiktspējas materiāli, piemēram, aramīda vai kevlāra šķiedras un ultra augstas molekulmasas, polietilēns, piemēram, UHMVPE, kas pazīstams kā dinema vai spektra, kas apvieno augstu izturību ar zemu svaru. Evolūcija ne tikai paplašināja pielietojumu iespējas, bet arī pilnveidoja izpratni par to, kā projektēt virves katrai vajadzībai. Bet galu galā, par kādiem virvju veidiem mēs runājam? Vienkāršākais veids, kā tos sakārtot, ir pēc materiāla. Dabīgās, piemēram, kaņepes, sizals un kokvilna labi turās rokās un ir patīkams pieskārienam, taču tās uzsūc ūdeni, zaudē izturību, kad ir slapjas, un laika gaitā ātrāk noārdās. Sintētiskās virves dominēja, jo nodrošina paredzamāku veiktspēju, un neilons ir ļoti izturīgs un elastīgs, lieliski piemērots triecienu absorbēšanai. Poliesters mazāk izstiepjas un tam ir lieliski izturība pret nodilumu un UV stariem. Savukārt polipropilēns ir viegls un peld uz ūdens, kas ir noderīgi ūdens vidē, lai gan tam ir mazāk izturība pret nodilumu un karstumu. Savukārt progresīvās šķiedras, piemēram, UHMVPE un aramīdi, nodrošina ļoti augstu izturību ar minimālu izstiepšanos. Tomēr UHMVPE ir jutīgs pret siltumu, kas rodas berzes rezultātā, bet aramīdi, lai gan iztur augstas temperatūras, ir mazāk izturīgi pret nogurumu, ko izraisa locīšana. Papildus tam ir arī tērauda troses vai stieples, kas izgatavotas no savītiem vai savītas stieplēm, un tās ir nepārspējams izturības un ilgmūžības ziņā. Ja tie ir pareizi projektēti un uzturēti, tie ir smagāki un prasa īpašu uzmanību pārbaudēs un apkopē. Vēl viens klasifikācijas veids ir pēc pielietojuma kāpšanām. Dinamiski virves ir izstrādātas tā, lai tām būtu noteikts izstiepums un tās spētu izkliedēt kritienu enerģiju, samazinot kāpēja trieciena maksimumu. Un kā ir ar ankuru punktiem novaišanās laikā, tehniskajā glābšanā, darbā augstumā un speleoloģijā, kas ir augu izpēte? Parasti tiek izmantotas statiskas, pusstatiska virves ar zemu izstiepumu, lai nodrošinātu lielāku kontroli un efektivitāti būvniecībā un rūpniecībā. Virknes un troses tiek izmantotas sasiešanai, pacelšanai, kravu pārvietošanai un aprīkojuma sistēmām ar skriemeļiem jūras vidē. Poliesters un polipropilēns ir bieži sastopami pietauvošanās virvēs un enkurtrosēs. Bet kā virves to panāk? Princips ir fizisks un elegants.
Kad jūs pieliekat spēku, iekšējie pavadieni nonāk spriedzē. Daļa no šīs deformācijas ir elastīga kā atspērē, kas ļauj absorbēt enerģiju un pēc tam gandrīz atgriezties sākotnējā garumā. Cita daļa var būt pastāvīga laika gaitā, šļūdas dēļ, atkarībā no materiāla un apstākļiem. Virves konstrukcija, tas, kā pavadieni ir organizēti un nostiprināti viens pret otru, ir izšķiroša, lai sadalītu slodzi un kontrolētu izstiepšanos. Iekšējā berze starp pavadieniem un vīšanas vai pīšanas raksts neļauj pavadieniem brīvi slīdēt, saglabājot formu un sadalot spriegumus. Tāpēc mezgls nav tikai cilpa. Tas veido ciešus līkumus, kas palielina berzi un novērš slīdēšanu. Taču tas arī rada sprieguma koncentrācijas, kas atkarībā no mezga var samazināt virves izturību par 20 līdz 50%. Vai esi aizdomājies, ka vienkārši nepareizi izvēlēts mezgls var būt atšķirības starp drošību un atteici? Runājot par virvju uzbūvi, ir vērts apskatīt visbiežāk sastopamos konstrukciju veidus. Bītā virve, klasiskā ar 3 dzīslām, tiek izgatavota savijot šķiedru kūļus pretējos virzienos. Tā ir elastīga un ērta lietošanā, taču mēdz griezties zem slodzes un var būt jutīgāka pret virsmas nodilumu. Savukārt pītas virves izmanto savstarpēji savītas apvaukus, kas nodrošina izmēru stabilitāti un labu izturību pret nodilumu. Ļoti izplatīts piemērs ir serdes un apvalka konstrukcija. Ar serdi un apvalku, kur paralēli vai viegli savīta pavadienu serde nodrošina galveno izturību virves iekšpusē. Kamēr pītējs apvalks aizsargā pret nodilumu, UV stariem un netīrumiem, mūsdienu kāpšanas virves seko šim principam. Serde ir paredzēta, lai izstieptos triecienu laikā, bet apvalks, lai aizsargātu un nodrošinātu ērtu lietošanu. Tērauda trosais princips ir līdzīgs. Smalki stieplītes veido pavadienus, kas savukārt veido troses dzīslas, un tās kopā veido pašu trosi. Ar īpašām konstrukcijām, piemēram, 619 vai 636, kas līdzsvaro elastību un izturību pret nogurumu vocīšanas laikā. Bet kā ir ar reālo lietošanu? Kas tad ir pats svarīgākais? Pirmkārt, attiecības starp pārrāvumu slodzi un drošo darba slodzi. Daudzos nekritiskos pielietojumos tiek izmantota mazāka drošības rezerve, piemēram, glābšanas darbos un strādājot augstumā. Normatīva un labas prakses nosaka stingrākus drošības koeficientus un pārbaudas kritērijus. Atbilstoši izstiepumam, dinamiskās virves izstiepjas, lai absorbētu enerģiju, bet statiskās virves saglabā savu garumu efektivitātes nodrošināšanai. Treškārt, vide. Ūdens, temperatūra, ķīmiskās vielas un UV starojums ietekmē materiālus dažādos veidos. Piemēram, neilons uzsūc ūdeni un var zaudēt izturību, kad ir slapjš. Savukārt poliesters labāk saglabā īpašības mitrumā un ir izturīgs pret UV stariem. Polipropilēns peld uz ūdens, taču tas ir mazāk izturīgs pret augstu temperatūru un nodilumu. Lai jūs saprastu, kāpēc ir jēga izmantot peldošu virvi glābšanas bojā, bet ne vinčā ar mazām un karstām skriemeļiem, un kā ar mezgliem? Zināt, kuru mezgu izmantot, ir ļoti svarīgi, jo atkarībā no mezgla veida tas maina virves īpašības. Poliju sistēmās, piemēram, leņķi un berze, maina reālo formu stiprinājumos. Un es nezinu, vai tu to jau esi pamanījis. Tā kā arī izliekums ir svarīgs, jo katrai virvei ir ieteicamais minimālais izliekuma rādijus. Tas ir tāpēc, ka virves vilkšana pāri asiem stūriem vai ļoti mazām polijām koncentrē spriegumus un pātrina nogurumu. Virves aizsardzība ar stūra aizsargiem, uzmabām vai rullīšiem ir vienkārši prakse, kas paildzina kalpošanas laiku un samazina riskus. Vizuālā un taustas pārbaude arī ir neaizvietojama. Meklējot sapucinātas vietas, atklātas šķiedras, burbuļus, sacietēšana karstuma dēļ, iegriezums, krāsas izmaiņas un piesārņojumu ar ķīmiskām vielām. Virvēm ar serdi un apvalku bojājumu apvalkā var slēpt problēmas serdē, un šaubu gadījumā izmest ir drošāk nekā riskēt. Pareizi izvēlēts un lietots virves pārvērš izkliedētus un dinamiskus spēkus par kaut ko paredzamu un kontrolējamu. Un, ja tās ir nepareizi izvēlētas vai nepareizi lietotas, tas var pēkšņi izgāzties. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt materiāla pamatīpašības, konstrukciju un labas lietošanas prakses. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt, ja vēl neesi abonējis. Atstāj savu patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu.
Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Un, ja esi ziņkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Un vai tu ikdienā izmanto virvi vai trosi, vai proti uzsiet krabas automobīļu mezgo? Vai varbūt jau esi iemācījies, kā pareizi salikt savu virvi, lai tā nesapinās, kad to lieto? Pastāsti komentāros. Šeit zemāk, lai mēs varētu padarīt komentāru sadaļu par vietu, kur papildināt informāciju par video. Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un, ja vēlies mums palīdzēt, atstāj savu patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanālu biedru. Tā tas ir, inženieris cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video.